Pirmais brauciens bija noslēdzies. Startēju no pašām beigām, nedaudz iesprūdēju lēnāk braucēju. Un tad sanāk pēc tam tikai visu dzina rokā. Daļu sadzina, daļu vēl palika priekšpusē. Tā kā jāsņemās uz nākamo braucienu, tur starts no pirmās vietas. Un tad jau skatīsimies, kā būs. Noslēdzies pirmais brauciens, pirmais posms. Patīkams brauciens īstenībā. Sanāca pirmo reizi un otrā sezona. Kopā laikam 5. sacensības vai 6. Pirmo reizi sanāca labs starts. Atzinu vairākus konkurentus līdz jau pirmajam līkumam. Un, jā, starta treniņi nav bijuši, bet paveicās. Pēc tam labu sacensību aizbēgām projām ar Mareku, cīnījāmies par pirmo vietu. Mareks saka, ka viņš ir vecs un it kā jau vairs nevar pabraukt, bet viegli man negāja. Beigās otrā vieta braucienā. Cīnīsimies otrajā par pirmo vietu kopsumā. Gāja labi, labs starts, bija ļoti stabils. Galvenais, ka bez avāriem, bez kontaktiem. Nebija tā kā pagājušajā gadā, kā visu laiku tur agresīvi, tur tā braukšana bija. Bet šodien tomēr ļoti labi, tīri, man patikās. Skaisti sajūta. Pirmā uzvara, otrā sezona, pirmā uzvara. Jā, iepriekš bija tuvu, bet noteikti ne tik tuvu. Un šodien viss sanāca izcils pirmais aplis. Principā visus konkurentus atzina pirmajā aplī, izbraucu pēc pirmā apļa un tikai tad konstatēju, ka esmu ticis veiksmīgi visiem garām. Sev pašam mazliet par lielu pārsteigumu, bet, kā saka, trasē bija daudz negadījumu, redzēju pa vidu, bet šodien veiksmi bija manā pusē.